Man bija leģendāra nāras dzīve ar manām draudzenēm. Mēs atklājām maku un tās maģisko alu vienā garlaicīgā negaidītā dienā. Kad mēs izpētījām alas iekšpusi, mēness gaisma aktivizēja dabisko ūdens baseinu, un mūsu prātos tieši tajā brīdī šī maģiskā balss mums lika ielēkt baseinā. Mēs visas tā arī izdarījām, un uz dažām sekundēm mūsu dzīves tika svētītas, un mēs kļuvām par maģiskām nārām ar unikālām spējām. Mūsu trīs nāru māsu kopība kļuva par vienu. Mēs apsolījām nekad nešķirties, un mēs turējām šo solījumu, izņemot gadījumus, kad mums radās problēmas un grūtības. Dažreiz mums bija nepieciešama telpa, lai izprastu savas problēmas, bet galu galā mēs vienmēr bijām vienotas un kopīgi tās atrisinājām. Gadi pagāja, un katra no mums izvēlējās savu ceļu. Es nenoliekšu, ka man pietrūks manu māsu draudzeņu. Gadiem ilgi jūtos tukšā, un vienīgais, ko es varēju darīt, bija turpināt virzīties uz priekšu. Tad kādu dienu man radās ideja par savu biznesu, meklējot unikālas un spēcīgas rotas lietās, kur es varētu izcelties kā uzņēmēja. Mākslas cienītāju un galu galā kļūt par savu personību. Es biju priekšniece ar unikālu un īpašu komandu, un tā tas notika, un mans sapnis piepildījās. Bet pēc gadiem es ieraudzīju nāru grupu, un tas man atgādināja par mani un maniem draugiem. Beigās es nolēmu viņiem uzdāvināt puķa rokas prāzi, lai viņi varētu atbrīvot Zaku un Mimi māti. Ko lai saka par tevi? Tu esi mistiskā un uzticīga sev. Tu nekad neļauj dzīves apstākļiem tevi aizēnot vai iznīcināt tavus sapņus un būtību. Tavā pagātnē es redzu divas dzīvības, kas ir tevi iekšā un tevi aizsargā. Viena no tām bija gubernatoras lomā, kurai bija jāaizsargā tautu. Tu biji vienīgā sieviete vēsturē, kas to panāca. Tu arī slēpi noslēpumu, tu biji ragana, mantota no savas mātes, kura klusībā tev palīdzēja visā. Tajos laikos tā bija viduslaiku dzīve. Tev pat bija jānogalina, jo viņi grasījās tevi nogalināt. Tev bija savs līdzsvars, ja viņi tevi sadusmoja. Tavas dusmas pēļvērtās nāvē un laimīgās beigās. Tev bija viss, ko vēlējies, tu palīdzēji citiem un tu nomiri dabiski. Runājot par otro dzīvi, tu biji bērns, aptuveni 6 gadus vecs, blonds ar skaistām acīm, bet tev bija jānobriest jaunā vecumā. Tavs prāts kļuva par aizsargājošā karotāja prātu. Tajā dzīvē tavs tēvs dzēra un lietoja bīstamas vielas. Visi tērēju alkoholam, sievietēm un netikumiem. Tas ir neskaidrs. Es domāju, ka valsts šajā dzīvē bija Amerikas Savienotās valstis vai Anglijā. Tas ir neskaidrs. Šajā dzīvē tu kļuvi par unikālu, mīļu un maģisku cilvēku, un tu mantoji visu šo maģisko spēku sevi. Viņi vienmēr tevi pieskata un aizsargā, un dažreiz tu to jūti. Nekad nešaubies par sevi, savu potenciālu vai savu spēku.
tu spīdi visur. Šajā dzīvē tu katru sekundi un katru mirkli iznīcini visus moļaļus un ļaunumu cīnies katru dienu par to, ko vēlies un pēc kā ilgojies, lai veicas!